Viena no Eiropas lielo pilsētu smagākajām problēmām, noteikti paši par to esat pārliecinājušies, ir šausmīgi lielais automašīnu blīvums, izplūdes gāzes un viss, kas ar to ir saistīts. Taču šonedēļ daudzās Eiropas pilsētās automašīnu ir kļuvusi mazāk. Ne tāpēc, ka viņi vienkārši kaut kur vairs nav un nepērk cilvēku auto, bet ir Eiropas mobilitātes nedēļa. Šonedēļ, un tās ietveros, tad arī cilvēki aizdomājās par alternatīviem pārvietošanās līdzekļiem. Arī Latvijā šāda nedēļa ir pasludināta, un ceturtdien, jo īpaši tā ir diena bez auto. Es gan neesmu pārliecināts, lai neteiktu vairāk, ka mums uz ielām nebūs automašīna, gan jau tās būs, bet tā doma ir tāda, ka, lai to automašīnu būtu mazāk un alternatīvos pārvietošanās līdzekļus vajadzētu meklēt un atrast. Tam ir vairāki aspekti, kāpēc. Ekoloģiskais, ekonomiskais, varbūt pat visvairāk jūtamākais arī veselības aspekts, jo ar velosipēdu, piemēram, kā alternatīvu pārvietoties ir nenoliedzami veselīgāk. Latvijā beidzamajos gados, nevarētu varbūt gluži teikt, ka bums velosipēdu, bet diezgan daudz ir velosipēdu, un šī velo kustība attīstās arvien vairāk un vairāk arī celiņi pat parādās. Līdz ar Eiropas valstīm mums gan ir vēl diezgan tālu. Mēs gan nolēmām šīs mobilitātes nedēļas sakarā palūkoties, kā tad Latvijā šobrīd ir ar velo kustību, kas notiek mums ar velosipēdistiem, ar viņu piedāvājumu, ar to galvenais, ko mēs no tā varētu iegūt, ja mēs pārsēstos no automašīnām vismaz dažas dienas uz velosipēdu. Par to vairāk runās man kolēģi Ilze Jakovļeva. 36% pieaugušo dāņu ikdienu vai vismaz reizi nedēļā dodas uz darbu ar riteni. 45% dāņu bērnu izmanto velosipēdu, lai nokļūtu skolā. 5,5 miljonu iedzīvotāju valstī ar velosipēdiem vidēji dienā tiek nobraukti 5,5 miljonu kilometru. 85% Nīderlandes iedzīvotāju pieder vismaz viens velosipēds, lai gan 16 miljonu valstī ir vairāk nekā 16 miljonu riteņu. Katru gadu tiek pārdots vairāk nekā miljons jaunu. Riteņbraukšanai draudzīgajās valstīs skaitļi ir pārliecinoši. Mēs vēl esam ceļa sākumā, taču velosipēdistu kļūst arvien vairāk. To apliecina arī pagājušajā gadā dibinātās Latvijas riteņbraucēju apvienības pārstāvji. Skaitlisku pierādījumu gan pagaidām īsti nav, tikai pašu acīm redzamais pilsētu ielās un daudzie velobraucēju pasākumi, kas vasarā norisinājās teju ikdienu. Pēc apvienības ierosinājuma vasaras sākumā sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju tika izveidots brīvprātīgais velosipēdu reģistrs, kurā pagaidām pieteikti 10 000 velosipēdu un to saimnieku. Plānojam nākamgad kopā ar Rīgas domas satiksmes departamentu un Dānijas vēstniecību uzstādīt velo skaitītājus. Tas nozīmē to, ka mēs varēsim pāris vietās Rīgā ielas malā redzēt tādu kā tablo, kur pieskaita katru riteņbraucēju, kas brauc. Jo tas ir ne tikai tāds atraktīvs, motivējošs pasākums, bet tā ir arī statistika. Jo šobrīd, ja mēs runājam par to, cik tad ir riteņbraucēji Rīgā, neviens nezina. Lai gan reizēm uz izklaidīgiem braucējiem nikni ir autovadītāji un vēl biežāk gājēji, ar riteņotājiem pilsētu ielās būs jāsadzīvo arvien vairāk. Nevelti tādas valstis kā Dānija un Nīderlande iegulda velobraukšanas veicināšanā, jo tas pavisam noteikti ir ne tikai zaļi, bet arī ekonomiski izdevīgi. Riteņbraucējs netērē degvielu. Degviela Latvijā mums nerodās, mēs neražojam, tātad tā viss ir importēta. Tātad tie miljoni, kas katru gadu mums tiek importēti degvielā, riteņbraucēji šos miljonus, braucot velosipēdu, iztērē kaut kur citur Latvijas tautsaimniecībā. Uzņēmumu, kas nodarbojas ar kurjeru pakalpojumiem īpašnieks, ļoti labi zina, kas ir izdevīgāk, tāpēc 15 no 25 kurjeriem ceļā dodas velosipēdu mugurās. Dienā mums kurjeris nobrauc no velosipēdis, nobrauc kaut kur 80 km, 85 pa dienu, kādreiz ir 60, kādreiz vairāk. Ja mēs to pārēķinām mašīnas maršrutā, jo mašīnā jābrauc daudz vairāk kilometriņu, sanāk, tāpēc, ka viņai jāriņķo, kur ir iet cauri parkiem, tad tas ir ap 100 km dienā. Brutāli rēķinot, kad mašīnā aiziet 10 litri uz 100 km, tas iznāk 150 litri. Man vajag dienā degvielu vajadzētu, ja man nebūtu to velo kurjeru. Mēnesi tas man būtu jau 3 tonnas, un gadā tas būtu 36 tonnas, kas sastāv jau milzīgi cisterni. Saskaitot naudā, uzņēmēja ieguldījums gadā ir 32 000 latu, bet rēķinot zaļo ieguldījumu, vairāk nekā 7 tonnas mazāk kaitīgo izmešu Rīgas ielās. Vidi dati liecina, ka pagājušajā gadā Latvijā mazumtirdzniecībā pārdoti 705 000 tonu degvielas, kas ir gandrīz miljards litru, jeb teju 800 miljoni latu. Mans maršruts ir īstenībā diezgan garš, kas arī ir iemesls, kāpēc es braucu ar riteni. Es dzīvoju Imantā, Pārdaugavā.
tad es braucu uz darbu, kas ir arī Pārdaugavā Zaķu salā. Un pēc tam es braucu uz skolu, kas ir tā kā Maskavas rajonā, tā saucamajā Maskačkā Lomonosova ielā. Un pēc tam no turienes man jābrauc mājās. Tā kā ikdienā reāli, teiksim, ziemā, ja es nebraucu ar riteni, man ir jābrauc ar 6 transportiem. Ja vai kur izmanto studenta biļeti, izdodas ietaupīt vairāk nekā 30 latus mēnesī. Ar parasto biļeti tie būtu 60 lati. Un ja jūs dzīvojat Juglā vai jūs dzīvojat Purciemā, tad būtībā jūs dienā nobraucat kaut kur turpat pakaļ, sanāk vēl kaut kur riņķējot kaut kādu 30 km pa dienu, kas sastāv 3 litrus. Un ja jūs 3 litrus paņemsiet uz 20 darbdienām, tie ir 60 litri. 60 litri pārvēršas 54 latos mēnesī un aptuveni 6,5 gadā. Ja reiz kļūsim par velosipēdistiem tik draudzīgu valsti kā Dānija, kur katrs iedzīvotājs dienā vidēji nobrauc 1 kilometru, tad ikdienu Latvijā ietaupīsim 198 000 latu un kaitīgo izmešu daudzumu samazināsim par 462 tonām dienā. Ir vērts censties.